Čau, un sveiciens saulainā sestdienā. Brīvdienas ir klāt, mēs varam dzīties, priecāties, baudīt dažādus pasākumus un arī ieplānot jaunos pasākumus, kas gaidām nākotnē. Un man jau ir pirmā viešņa ieradusies, par to ir liels prieks un smaidīga un gaiša, kā pati Maija Saulīte. Tā ir lieliskā, apburošā, talantīgā aktrise. Un arī teātra režisore Dita Lūriņa. Čau, Dita! Čau, labrīt visiem! Kā tev šis pārmaiņu pavasaris sācies? Ak, Dievs, jā. Nebeidzams pārmaiņas vienkārši manā dzīvē. Jā, es tūlīt atkal mazliet aizmūku no Latvijas, bet es priecājos par saulīti, jā, un ceru, ka būs silts un skaists un idejām bagāts pavasaris. Jā, nākamajā nedēļā solot arī slapju sniegu, diemžēl. Bet, es to nedzirdēju. Spīdināsim savas iekšējās saules un kausēsim to sniegu, bet jā, tev ir tā lieta, ka tu ārpus Latvijas kaimiņu valstī mums studē. Es jau domāju, ka tu absolvēji, izrādās, ka nē, un tu studē tātad Tallinā, Igaunijas mūzikas un teātra akadēmijā, maģistrantūrā, aktieru meistarību performanču mākslā. Un man gribas tev pajautāt, kā tu domāji un kā tu uztvēri performanču mākslu pirms sāki studēt un kā tu to uztver šobrīd? Man tas atslēgas vārds visā tajā nosaukumā noteikti bija fiziskais teātris, lai gan tur ir fiziskā performance, bet teiksim, tas fiziskais, tas ir bijis manējais vienmēr. Un te arī es zinu, ka es satieku kādus teatrāļus vai kādus, kas trenē jaunos aktierus, tad vienmēr saka, tas ir fiziski ļoti labi sagatavots, tev patiks. Tas ir fiziskais aktieris. Tas ir fiziskais aktieris, jā, un man jāsaka, katrā teātrī ir kāds tāds. Es domāju, viņi paši nojauš, kur ir mani favorīti. Jo, jā, viņi ir fiziskie aktieri, kas ir tā kā tiešām piedzimuši savā ķermenī un zina, ko ar to darīt, ne tikai dzīvē, bet arī uz skatuves. Bet noteikti mans priekšstats par performanci pirmā studiju gada bija kaut kas pilnīgi cits nekā ir tagad, un es tiešām nekad nedomāju, es braucu tur, lai visas manas skrūvītes pagrieztos, ja? Un tad, kā es teicu, pirmos mēnešus viņš čīkstēja, un tad jau pēc kādiem 3-4 mēnešiem viņas tiešām pagriezās, tā domāšana vispār izmainījās, un tad man bija tāds iekšējais jautājums, ko es tagad darīšu, ja? Ar to visu, bet es joprojām saku, man ir laiks, jo man vēl ir 1,5 gads jāmācās, tā kā es jau saku, man ir laiks, bet tāda anekdotiskā patiesība par to ir, ko es vienmēr citēju, man kolēģi jau to zina, mans dēls arī atbrauc ar veitu, divi nevarēja vairs izturēt, tad brauc pie manis ciemos, bet mums arī nedēļas nogals nereti ir pilns ar lekcijām, nodarbībām un varbūt kaut kādām beigšanas eksāmeniem, bet pārbaudījumiem. Un tāds arī bija viena sestdiena, kur bija From Performance to Action, un mūsu uzdevums bija iet pilsētā, Tallinā, pilsētvidē. Mēs visi gājām, kaut kas jāsagatavo, kaut individuāla performance, bet nesakot, kur uz kādu ielas stūri, tad tas notiek. Un es ņēmu savus bērnus līdzi un, protams, iesaistīju savā performancē. Bet brīdī, kad mēs braucām tramvajā un savukārt man kuras biedrene izdomāja, ka ir viņas performances laiks, un viņa apsēdās tramvajā uz grīdas un no līdz paņemtās lēlītes, ko viņa visu laikā bēbīti turēja, viņa atvēra iepriekš sagatavoto vēderu lēlītei un ar irbuļiem ēda ķīniešu makaronus. Tad mans dēls uz to skatījās, pieliecās man klāt, jautāja, mām, un ko tu ar šo izglītību domā darīt Latvijā? Bet manuprāt, ka mums bišķi pietrūks tieši šī provokatīvā performance arī tādā ikdienas dzīvē, tai pašā sabiedriskajā transportā vai vispār sabiedriskā vietā, kas izsistu no tām sliedēm, ka mēs ejam jau tā kā ieprogrammēti, tā man tur tas un tad vajag kaut ko, kas liek tev domāt citādāk. Es domāju, tev pilnīgi noteikti būs iespējas un saturieties, es nāku. Dita nāk. Jā, es ļoti ceru, mums ir arī nākamais darbs, kas mums bija, tur mēs bijām jau pa grupām sadalīti, un tad mūsu darbs, ko varbūt jau arī
sociālajā vidē ir medijos pamanījuši, ka es ar krēslu visu kaut kur staigāju apkārt. Tad mūsu krēslu projekts Walk Your Chair varbūt būs rudenī Rīgā. Skatieties, kurā pilsētas tunelī ir kādi 4 traki ar krēsliem. Tiešām tunelī, jā. Kāpēc pirmizrāde bija Tallinas stācijas tunelī, jā. Un tēma turpinās. Tas ir simboliski. Mēs gribam visus tuneļus. Kur ir tunelis? Tas ir jūsējais. Tas ir mūsējais, jā. Tev patīk arī izaicinājumi. Tu esi personība savas dzīves režisori, kas vienmēr kustās uz priekšu, izaicina sevi, līdz ar to paķer arī līdzi citus, vai ne? Un tāds tā kā, kārtīgs dzinulis tu esi. Vai tev ir kaut kādi vēl projekti, ko tu papildus vari apvienot ar studijām Tallinā, un tu darbojies, vai mēs varam sagaidīt kaut ko arī ātrāk no tevis pirms tā rudens? Noteikti varat. Tie visiem, kas ir satraukšies, es varu teikt ar pilnu atbildību. Es bastošu, jūnijā es bastošu un Silmeču izrādes nospēlēšu. Būšu Latvijā atpakaļ, un tad, protams, tiksimies 11. jūlijā Mežparka estrādē, visi, kuri grib dziedāt un dziedāt kopā un skaļi un skaisti. Tad, tiksimies koncertā manai dzimtenei, un tad arī es bastošu un būšu Latvijā. Jā, tad ķeramies, vērsim pie ragiem. Tu esi manai dzimtenei kopdziedāšanas notikuma koncerta režisore. Kādi procesi šobrīd tur notiek, un kāds ir tavs viedoklis par to, par ko ir šis koncerts? Kā mēs visi zinām, mēs ejam un esam jau gājuši cauri lielām grūtībām, bet man liekas, tām grūtībām ejot cauri, noteikti, ka koncerta ideja ir tikai uzlabojusies un nonākusi tur, kur tā ir jānonāk. Tas ir par kopā dziedāšanu un par to, ka mēs gribam dziedāt. Kad mēs jautājām tiem 14,000 dziedātāji, vai par spīti visām grūtībām, kas pār mums gāžās, vai jūs gribat dziedāt, un tad 6,000 teica, jā, mēs gribam dziedāt. Un tas bija arī tas vienīgais iemesls, kāpēc koncerts notiek. Jo ir vairāk kā 6,000 dziedātāji, kas grib sanākt un dziedāt, un ir tie, kas ir nopirkuši biļetes un nav tās paprasījuši atpakaļ, un viņi grib nākt un klausīties un arī dziedāt līdzi. Un tāpēc tas viss notiek. Un tas skaistais ir, ka demokrātiskā procesā ir kori, kas ir izlēmuši tomēr nē, bet mums sāka rakstīt dziedātāji, kuri saka, protams, mēs respektējam koris, pieņēma lēmumu nē, bet es pats gribu. Un es arī to repertuāru mācījos, un es zinu, un es gribu dziedāt. Un tagad ir palaista kustība, dziedam kopā. Un visiem, kas ir dziedātāji bez saviem koriem, vai prot dziedāt, bet nav pat nevienā savā korī. Un ja neprot īsti dziedāt? Tā kā es. Tad lai tajā atvērtajā kopkorī dziedāt, tur bišķiņ, vismaz melodijā tur. Skaidrs. Un tad tā doma ir tāda, mums ir arī 10 vai vairāk diriģenti, kas ir ar mieru braukt sestdienas rītos, un tātad, ja vienalga, kurā tālākajā vai tuvākā Latvijas vietiņā ir vismaz 12 dziedātāji, tad brauks diriģents un ar jums strādās sestdienas rītos, būs 9 mēģinājumi, lai jūs sagatavotos koncertam, un mēs patiešām 11. jūlijā varam sanākt un dziedāt kopā. Tātad sekojiet šai te arī mājaslapai dziedam kopā, tur var pieteikties, visa informācija ir vienkārši un skaidri uzrakstīta, arī dziesmas, kuras mēs dziedam kopā, kas ir jaunums repertuārā, jo, protams, dažas sarežģītās un lielās skaistās iecerētās varbūt šoreiz nē, mēs ejam tuvāk pie tautas, kā patiesībā, kas arī ir bijusi, ko publiski maestro ir teicis, kā viņš gribētu, lai dziesmu svētki, tas ir kaut kas ļoti vienkāršs un tautai ļoti tuvs. Šis koncerts tāds izskatās, ka arī būs, un tāpēc tur ir tās dziesmas ienākušas, kas līdz šim nebija repertuārā, kas bija paredzēts tikai sadziedāšanās naktī, un sadziedāšanās nakts arī būs, kur visi var balsot no 100 dziesmām, izvēlēties tās 50, kuras dziedāt, bet arī koncerta sadaļā būs tāds posms, kur visi dzied līdzi un liek vaļā, cik var, un būs visādi dziedātāji solisti aktieri, kas arī palīdzēs tam visam skanēt labāk. Un tur būs dziesmas Sens tik sens, un Mežrozīt, un Brauciet lēnām pār tiltu, un viss nāk un aiziet tālumā, un Rodai māte, ciela viņu. Viss. Un bija tādas dziesmas, par kurām es teicu, nē, varbūt, tās varbūt nē, un tad Jānis man saka, pagaidi, bet tautai patīk, tici man. Es saku, labi, pagaidi, es paprasīšu man draudzenes, kas dzied korī. Es paprasu, jā,
tā dziesma. ir īstā. Jā, es pārdodos, mans viedoklis vispār šeit nav tas izšķirošais tas, kas patīk pašiem dziedātājiem. Jā, un tu esi tā galvenā režisora, kas to visu saliks kopā. Kāds ir, ieskicē mazliet, kāds ir tavs tāds koncepts, un vai tev tas arī ir izaicinājums tik lielu dalībnieku skaitu, tad koordinēt, organizēt tieši tā, lai tas atbilst tavam režisora skatījumam? Jā, protams, ka tas ir izaicinājums. Liels un tāds tas ir bijis no paša sākuma, lai kā arī ideja transformētos. Un arī patiesībā tas pamata graudiņš nav mainījies kopš pirmās dienas, jo, protams, ka es skatījos cauri arī visus pēdējo gadu lielākos skaistos, brīnišķīgos koncertus, kur man ir jāsaka, viss ir bijis. Un viss ir bijis tik skaisti, un tie uzvedumi ir bijuši tik krāšņi, ka tā vienīgā vēlme bija, ko tur vēl var pienest. Tur var atgriezties vienkārši pie saknēm. Vienkāršības un cilvēcības. Jā, vienkārši atkal noņemt visu nost un sākt tā kā vēlreiz no pašiem sākumiem. Un tas nemainīgi ir dziesma, dziedātājs ir galvenais notikums Meža parkā. Un kā es redzu, mans vienīgais uzdevums ir to mazliet varbūt ierāmēt, mazliet piešķirt kaut kādu tādu upes plūdumu, un ne vairāk. Paldies Evitai Tūnai, kas ir tēt pieslēgusies, un mums būs arī, cerams, 400 dejotāji, mīļie dejotāji. Ja jūs dzirdat, ka Evita jums zvan un vaicā, vai jūs gribat piedalīties, tad ticiet, jā. Tas ir nopietns jautājums, mēs tiešām gribam 400 dejotājus, kas nevis dejos placī, nevis tas būs tāds tā kā vēl viens elements, bet viņi ieplūdīs iekšā starp koristiem, un tā būs arī tāda skaista, es ceru, kopā būšana, un es ļoti ceru, ka 11. jūlija rītā mēs nopļausim dažas pļavas un atvedīsim tās uz Meža parka estrādi. Izklausās tiešām skaisti, un paldies, ka tu padalījies savās sajūtās, emocijās un arī viedoklī par šo te, un es ticu, ka tu tiešām dari no sirds, un ja dara no sirds, tad sanāks fantastiski, un jūs jau tur roku rokā darāt šo te sirds darbu. Kāds ir tavs novēlējums atvedoties gan saistībā ar šo koncertu, gan vispār šo laiku? Jā, tas vienīgais ir laikam iet tuvāk pie kodola, iet tuvāk pie saknēm un meklēt gaišo un tik daudz enerģijas netērēt visās tajās nebūšanās, kas, protams, pār mums gāžās visādās jomās. Ja? Tad tiešām tā kā atsijāt tās pelavas, tos graudus atrast, un tā kā šī gadījumā vienīgais iemesls, kāpēc ir koncerts 11. jūlija vakarā, cerams, karstā, siltā jūlija vakarā, tikai tāpēc, ka mēs joprojām gribam būt kopā, un mēs joprojām gribam dziedāt, mēs gribam dziedāt tās dziesmas, kuras mēs dziedam savās sētās pie ugunskuriem vai pie saviem godu galdiem vai pie ikdienas brokastu galda vai vakariņu galda, kad mums dvēseli grib dziedāt, tad mēs dziedam. Un tāpat arī visā ikdienā un visā vienkārši sijāt nost to visu lieko, kas pār mums brūk, un turēties pie tām dažām īstām lietām. Īstajām vērtībām. Jā. Paldies tev, Dita, un es ļoti gaidīšu tās tavas performances. Un pirmie tad gaidāmi tuneļi. Tiekamies tunelī. Rudenī tunelī ar Ditu Lūriņu. Jā. Paldies tev. Jā, paldies.